Dieva vārds ir dzīvs un iedarbīgs, tas ir sirds domu un ilgu tiesnesis. Darbie brāļi un māsas Kristū, šodienai dievišķa apredzība mums ir sagatavojusi dažus tekstus, kuros tātad mēs esam aicināti iedziļināties, un jābūt gataviem, ka tas teksts, jeb tas vārds, kurš, kā mēs dzirdējām, dzīvs un iedarbīgs, ka viņš tā kā mēģinās izgaismot mūsu dzīves un arī sava veida tiesa tad notiek. Ieskatīsimies sākumā pirmajā lasījumā. Tātad te ir tas apraksts par Kainu un Ābelu. Pirmais jau ir tās Ādama sievas Ievas vārdi. Viņa saka, ar kunga palīdzību esmu ieguvusi dēlu. Interesanti, ar kunga palīdzību. Viņa apzinās, ka dēls, jeb bērns, bērna ieņemšana, ka tā ir ar kunga palīdzību, ka tā ir Dieva dāvana. Un mēs zinām, ka esam aicināti būt pateicīgiem par Dieva dāvanām. Un ja mēs tā kā pārlecam jau uz mūsdienām, tad redzam, ka diemžēl tas kritums, kas ir Latvijā un vispār daudzās rietumu zemēs, ka nav šīs tādas atziņas, nav šīs skaidrības par to, ka bērni tā ir Dieva dāvana. Un ka arī tie pāri, kuri pie mums, es pazīstu tādus, kuri ir neauglīgi, kuri gribētu, lai būtu viņiem bērni, bet bez kunga palīdzības tātad nevar tikt pie tā. Un šeit tā ir tāda, var teikt, mazliet atkāpe vai arī tāds sagatavošanās posms galvenajam pavadienam, ka es ceru, ka tie, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem, ka ir tāda metode, kurā ir baznīcas akceptēta un patiesībā baznīcas cilvēki viņu arī tā kā veicina un ar to nodarbojas tā saucamā naprotehnoloģija, kura palīdz neauglīgiem pāriem tā kā tikt pie bērna. Un tas ir dabiskā ceļā, jo tiek mēģināts noskaidrot, kas ir tas iemesls, kāpēc tā neauglība ir, un tad to, dabiskā ceļā arī tā kā tikt tam pāri. Un pazīstu vismaz vienu pāri, kurš pēc kaut kādām 3 vizītēm Belostokā ir tāds centrs, viņi ieņēma bērniņu, un jau par 40 gadiem tēmam vismaz bija. Un Latvijā arī ir jau tagad tāda iespēja, viena ārste baptiste, kurai biju devis rekomendāciju braukt skoloties uz ASV pie katoļiem. Viņa tagad ne tikai pati konsultē, bet, cik es atceros, arī var apmācīt tādus. Tātad, lūk, tāds mēs redzam jau pirmais punkts, kam ir tāda ļoti cieša sazobē ar mūsu reālijām, ka ar kunga palīdzību esmu ieguvusi dēlu. Bet tālāk jau Ābels un Kains, viņi jau ir pieauguši. Mēs redzam, te tāds diezgan liels leciens, tiek izlaista viņu bērnība. Un interesanti šeit arī, ka Ābels bija avjugāns, bet Kains zemkopis. Un Svēto rakstu pētnieki saka, tas jau ir civilizācijas, zināms, attīstības etaps, kā 2 veida civilizācijas. Viena ir tā lopkopju civilizācija, tās pārstāvis ir Ābels, un zemkopju civilizācija, tas ir Kains. Un tātad šo civilizāciju starpā ir kaut kāda spriedze. Un šeit tā spriedze ir tieši reliģijas jomā. Jo Kains vienkārši te pateikts, upurēja kungam tīruma augļus. Ļoti vienkārši nekādu piebilžu, nekāda izvērtējuma. Un rezultāts ir, un Ābels arī upurēja. Bet tikai šeit ir precizējumi, jo Kaina gadījumā nav pateikts, kādi tie ir augļi. Nekāda konteksta vairāk. Toties Ābels sava ganāmpulka pirmdzimtos un to taukus.
Un šķiet, ka tur, vismaz citos tūkojumos, ir teikts, ka labākos taukus. Respektīvi, ka Ābels upurēja to pašu labāko, pašu pirmo. Un, protams, par Kainu var būt visādas interpretācijas, kāpēc tas nepatika Dievam. Viens, varbūt viņam kāds auglis bija jau sācis iepūt mazliet, viņš pats negribēja ēst, domāju, labi, upurēšu Dievam. Atkratīšos, būšu nokārtojis šo lietu un pie reizes, ietaupījis. Varbūt. Tas var būt tāds paseklis tulkojums, bet droši vien tas pats būtiskākais ir, ka acīm redzot, Kaina sirds stāvoklis nebija labs. Viņa motivācija bija kaut kāda, aizdomīga. Jo redzam, ka Ābels to labāko, un viņš tātad ar atvērtu sirdi griezās pie Dieva. Bet Kains, acīm redzot, vai viņš gribēja atpirkties no Dieva, vai viņš gribēja nopirkt Dieva labvēlību ar to. Tur ir daudzi varianti ir iespējami. Bet tas rezultāts tālākais, ka Dievs neuzlūkoja Kainu un viņa dāvanas. Dievs ir suverēns savos lēmumos, viņš zina, ko dara, bet, ja viņš kaut ko dara, tad viņam uz to ir iemesli. Un redzam, kāda ir Kaina reakcija. Tā vietā, lai meklētu vainu sevī, viņš ļoti sadusmojās, un viņa seja latviski ir pārtulkots aptumsa, bet citos tulkojumos ir, ka viņš tā kā nolaida savu vaigu, viņš tā kā skatījās zemē. Un kungs viņam jautā, jo mēs redzam, ka Dievs grib viņu glābt, Dievs grib novest pie viņa atgriešanās, grib nokoriģēt viņa šo nepareizo sirds stāvokli, lai viņš tiek galā ar tām savām dusmām, lai viņš pārvar. Un Dievs stājas dialogā ar viņu. Kāpēc tu esi dusmīgs? Un kāpēc tavs vaigs ir aptumsis? Var, skatoties to citu jēgu tam vārdam, ka kāpēc tu esi nolaidis acis un neskaties man acīs, kāpēc tu nestājies ar mani patiesā, nopietnā kontaktā, nopietnā dialogā. Un Dievs tad saka tā, ja tu būtu darījis labu, tavs vaigs būtu gaišs, jeb cits tulkojums ir priecīgs, tev būtu prieks tavā sirdī. Bet, ja rīkosies ļauni, un te rīkosies ļauni, tad te ir teikts, jau nākotnē, tātad brīdinājums, tad grēks tūlīt būs durvju priekšā, un tas vilks tevi pie sevis. Tomēr tev pār to būs jāvalda. Tad grēks ir tā kā personificēts, un Svēto rakstu pētnieki viņi saka, tur ir tādas paralēles pat ar dēmonu, ka tas grēks ir tāds kā dēmons, kurš līdzīgi kā radīšanas grāmatas sākumā, kad Ieva tika kārdināta, ka notiek līdzīgs process. Tātad Dievs visu paskaidro viņam un redzam nulles rezultāts. Pretējs rezultāts. Kains sācies savam brālim Ābelam, iziesim laukā. Nesaka, iesim kauties, iesim skaidrot attiecības. Nē, vienkārši aiziesim, pastaigāties, vai ne? Un tur viņam brūk virsū un viņu nogalina. Un pie tām nogalina, izlejot asinis. Un tad Dievs, līdzīgi kā paradīzē, kā bija, ka Ādam, kur tu esi, šeit Dievs vairs nejautā, kur tu esi. Kā saka, joki beigušies un ievadi beigušies, viņš patiešo saka, kur ir tavs brālis? Un Kains tā vietā, lai atzītos savā pāri darījumā, viņš domā, ka nebija neviena liecinieka un es noslēpšu savu noziegumu. Un neviens par to neuzzinās. Viņš saka, es nezinu, vai tad es esmu sava brāļa sargs? Un tad Dievs viņam parāda, nē, tu mani nevarēsi piemānīt. Es visu zinu, kas ir noticis. Un Dievs pasludina patiesībā spriedumu. Un interesanti, ka par tām brāļa asinīm, kuras skaļi sauc uz mani no zemes, jo Dievs bija
Ādamu ar Ievu izdzinis no paradīzes un teicis, tev būs kopt un apstrādāt šo zemi. Un tātad arī Kainam bija iedota zeme, par kuru viņam vajadzēja rūpēties, kopt un apstrādāt. Un ko viņš dara? Viņš padzirdina šo zemi ar brāļa asinīm. Un līdz ar to apgāna šo zemi, un tā zeme vairs, kā saka, nav piemērota, lai dotu augļus. Tā zeme atsakās viņu barot. Dievs saka, ej prom, tā zeme ir nolādēta. Tev jāiet klaiņot, vai ne? Jāiet uz citurieni. Un Kains atkal neizrāda nekādu nožēlu. Viņš kaut kādā ziņā dumpojas pret šo Dieva lēmumu. Viņš saka, pārāk liels ir mans sods, ka es to varētu panest, ka man būs jāslēpjas. Un šeit tālāk ir ļoti interesanta frāze, kura atver, var teikt, citu skatījumu uz, es teiktu, tradicionālo skatījumu par to, ka sākumā bija tikai 2 cilvēki, Ādams un Ieva. Jo viņš saka, tāpēc katrs, kas mani sastaps, varēs mani nonāvēt. Tas nozīmē, ka ir arī citi cilvēki, kurus viņš sastaps. Ne tikai Ādams un Ieva, jo Ādams un Ieva diezin vai viņu galētu nost. Tas nozīmē, ka Ādams un Ieva un Kains un Ābels, ka tie ir tēli, kā ir tāds iedziens paradigmātiski tēli, ka tie ir kā tāds, tie ir tēli, kuri uz mūžīgiem laikiem, viņi ir simboli, un Kains un Ābels, tas stāsts, viņš runā par cilvēci visos laikos, un tas runā par mūsu savstarpējām arī attiecībām, jo kas notiek, es atceros, laikam tas bija arhibīskaps Vanaks, kurš pirmais pateica, tad, kad Krievija uzbruka Ukrainai, ka tas ir brāļu karš, un tas ir Kains nogalina Ābelu, vai ne? Nav nekas cits, jā. Tie ir tie trakākie piemēri, vai piemēram, arābi ar ebrejiem, kad viņi galē viens otru, no Bībeles, taču ir skaidrs, ka viņi arī tur kādreiz saknes viņiem ir kopīgas, un patiesībā viņi arī ir brāļi, viņi ir semītu tautas, vai ne, kas ir sazarojušās. Jā, bet, protams, mums viegli pateikt, jā, tie citi, bet mēs te neesam iekšā. Vai ir tik vienkārši? Protams, gadās arī, ka tur kāds garīdznieks nogalina otru. Paldies Dievam, pie mums nav noticis. Bet vai tur kaut kāds diakonu, man liekas, kaut kādā citā zemē bija. Jā, bet paskatīsimies uz to mehānismu, jo kas tur ir pamatā? Pamatā ir skaudība, nenovīdība, kā tā. Ābelam klājas labāk, Ābela upuris pieņemts, manējais nē. Jo kādā veidā vērtēja vecās derības laikā, vai upuris ir pieņemts vai nē? Jo ne jau Dievs tur no debesīm teica, jā, es tevi pieņēmu un tevi nepieņēmu. Tā pazīme bija, ka nāca labklājība, nāca Dieva svētība, ka bija laba raža pēc tām. Vai ja tas bija mednieks, ka viņam medībās labi klājās, vai ne? Tā bija tā Dieva svētība. Un redzam, ka, acīm redzot, Kains apskauda Ābelu un skaudības, nenovīdības dēļ tas viņu tik ļoti satracināja, ka viņš viņu nogalināja. Un tagad, tātad skaudība ir zem lupas. Un kā ir mūsu garīdznieku starpā? Vai tad, ja mēs redzam, ka kaimiņu prāvestam klājas labāk nekā man, un ka viņa pastorālās iniciatīvas nes labākus augļus nekā manējās, kā ir, vai es par to priecājos un pateicos Dievam, un mans vaiks ir priecīgs, vai es arī esmu bēdīgs par to, ka viņam ir labi un man nav. Un kāda varētu būt tā izpausme tam, vai ar mani viss ir kārtībā. Jo vai es spēju priecāties par brāļa sasniegumiem? Tas ir pirmais. Un, darbie brāļi priesteri,
baidos, ka tas ir izaicinājums, jo manas ausis ir dzirdējušas diezgan biežu kritiku, tad, kad es runāju ar dažiem no jums par citiem priesteriem. Jā, tur viņa iniciatīvas, varbūt tās ir tādas diezgan tur viss, kas notiek. Nē, tur ir tas un tas slikti, tas viss ir tikai ārišķība un tā tālāk. Tas ir tas Kaina un Ābela mehānisms, vai ne? Tas ir viens, ka mazvērtēt otra iniciatīvas, vai arī tad, kad, piemēram, priesteris tiek pārcelts uz jaunu draudzi, kurā notika visādas aktivitātes, un pirmā lieta viņš ņem un visu nolikvidē, vai arī tas, ko otrs bija cēlis tur un pārkārtojis, nē, tas viss ir garām, es visu pa jaunam, es tagad taisīšu to pareizo variantu. Patiesībā tas ir kaut kas no tā Kaina un Ābela, vai ne? Vai arī tad pat, ja nav, nav nekāda, ka tur citā draudzē ir labāki sasniegumi, bet vienkārši kā mēs runājam viens par otru. Vai tad, ja mēs redzam, ka otrā kaut kas tāds problemātisks, vai mēs ejam pie viņa un runājam zem četrām acīm un mēģinām to risināt, vai ar vieglu, negribu teikt roku, bet mēli, sākam runāt ar citiem, kā saka, brāļiem priesteriem par šitām lietām un tā. Es domāju, tie ir tie Kaina un Ābela mehānismi. Tas ir paradigma, kura tiek parādīta paga. Grēks, viņš tur mēģina, kā saka, piezakties klāt pie mūsu sirds durvīm, pie mūsu prāta, pie mūsu mēles un tā kā saindēt mūsu savstarpējās attiecības. Jo mēs esam brāļi priesterībā. Protams, šie mehānismi attiecas arī uz ģimenēm un uz starpģimeņu un starpdraudžu attiecībām. Tas mehānisms ir tas pats, bet šodien es pirmām kārtām runāju uz maniem brāļiem priesteriem. Vai ne? Un šeit, protams, mēs neesam vēl svētie. Mēs esam ceļā uz svētumu. Es ticu, ka ikvienam no mums ir labā griba. Un ka mēs tā kā cenšamies mīlēt viens otru. Bet tas, ko gribu ar pilnu pārliecību pateikt, un to es saku arī ģimenes cilvēkiem, jo, sākšu varbūt patiešām ar ģimenes cilvēkiem, ka vīrs gaida no sievas, ka viņa mīlēs viņu ar pilnīgo mīlestību. Sieva gaida no vīra, ka vīrs mīlēs viņu ar pilnīgo mīlestību. Protams, priesteri gaida, ka bīskaps viņus mīlēs ar pilnīgo mīlestību. Draudzes locekļi gaida no prāvesta un priesteriem, ka mīlēs viņus ar dievišķo mīlestību. Bet es gribu pateikt, katrs smagi apdedzināsieties. Un droši vien arī esiet apdedzinājušies, jo kur ir tā problēma? Jo tikai Dievs ir spējīgs mīlēt ar šo absolūto pilnīgo mīlestību. Mēs esam kā trauki, katrs ir kā trauks, un katram traukam ir savs izmērs. Bet mēs neesam okeāns. Mūsu sirds ilgojas pēc okeāna, pēc mīlestības, bet mēs esam trauki, cits ir maziņš pavisam, cits mazliet lielāks. Un tā ir tā mīlestības porcija, ko mēs varam iedot. Un pie tam tā mīlestība vienmēr ir tur ar pieaukumiem, tur ir Kains ir katrā no mums, un ik pa laikam tur kāds vārds iespraucas, vai vēl kaut kas, kāda grimese, kāda attieksme. Jā, tas ir, mēs esam tikai cilvēki, mēs esam ceļā. Un līdz ar to, ja mēs gaidām šo absolūto mīlestību no mūsu, kā saka, līdzcilvēkiem vai garīgās vadības, mēs smagi apdedzināsimies. Svarīgi, lai Jēzus Kristus ir mūsu centrā. Un viņa māte, vai ne, kura vispilnīgāk ataino, kā saka, kā Dieva radība, dievišķo mīlestību. Kā saka, viņi no viņa, un savukārt attiecībās ar mūsu tuviniekiem ir svarīgi apzināties, ka mums pašiem ir robežas, ka viņiem ir robežas, un būt pateicīgiem par to mazumiņu, ko viņi spēj dot.
Un pie tādas attieksmes mēs viņus iedrošināsim dot vairāk un paplašināt robežas. Bet ja mēs tā kā iecirtīsimies, kā tā, es gribēju tik, dabūju tik, nē, es viņu norakstīšu, es viņu nokritizēšu un tā, tad mēs tā kā slāpējam šo cauru plūdi un būs problēmas. Tā kā, dārgie brāļi priesteri, gribēju sevišķi no manas diecēzes, gribu lūgt jums piedošanu, ka neesmu tā kā izpildījis jūsu ilgas, piepildījis jūsu ilgas, tik lielā mērā, kā jūs ilgojaties. Bet, man ir robežas, cenšos, mēģinu darīt, bet, ņemiet par labu, kā saka, to mana trauka lielumu, kāds viņš ir. Gribu, lai viņš, lūdzieties, lai viņš kļūst lielāks, bet, apzinos, ka viņš ir ierobežots. Tā ka paldies jums par sapratni, paldies jums par atbalstu, esat bijuši man šajos gados 15. Milzīgs atbalsts, sevišķi priesteru padome, sevišķi mans palīgbīskaps Andris. Man ir sevišķi pirmajā posmā un arī priesterības tajā un ceļā uz priesterību posmā viņa eminence kardināls Jānis Pujāts. Man ir bijis kā tēvs, kurš man ir svētījis, kā saka, visās priesterības pakāpēs. Gribu izteikt sirsnīgu paldies visiem. Un iesim tālāk kopā. Mēģināsim tā kā, to kainu mūsos pārvarēt, to kainisko un ļaut tai dievišķajai mīlestībai cauri mums plūst vienam uz otru un uz to tautu, kura mums ir uzticēta. Āmen.